Labdien! Mani sauc Ineses Krastiņa un tiekamies kārtējās Ropažu novada aktualitātēs. Šodien pārunāsim par pašvaldības budžetu, kāds tas ir plānots 2025. gadā. Lielākā budžeta prioritāte šogad ir noteikti izglītības joma. Un, lai uzzinātu vairāk par to, kas ir plānots izglītībā, kādas investīcijas un citus jautājumus, šodien pie mums uz sarunu ir izpildirektora vietniece Dina Varslavāne. Labdien, Dina! Labdien! Sāksim ar jautājumu, kas ir aktuāls šobrīd, manuprāt, daudziem vecākiem. Ir marta mēnesis, ir sākusies pieteikšanās pirmajās klasēs. Kas būtu jāzina vecākiem? Varbūt īsi var pastāstīt par šo vairāk. Jā, šogad mums ir jaunumi arī pieteikšanās kārtībai pirmajās klasēs. Pēdējā domas sēdē arī ir apstiprināta šī jaunā kārtība, kura šobrīd tiek saskaņot arī ar ministriju. Un tās izmaiņas ir tādas, ka pieteikšanās sākums paliek tas pats, marta sākums. Tātad jau ir sākusies šī pieteikšanās, bet tas beigu datums, ja ministrija saskaņos, tas būs 15. aprīlis. Tātad iepriekš tas bija maija beigas, šobrīd ir termiņš samazināts, lai vecāki ātrāk uzzina, vai viņi ir tikuši, vai viņu bērni ir tikuši pirmajās klasēs, un tāpēc tas termiņš tiek pamainīts. Un vēl viena lieta ir, lai arī skola būtu informēta par bērniem, kuri pie viņiem mācīsies. Tagad vecākiem tajā brīdī, kad viņi saņems paziņojumu no skolas, ka viņu bērns ir uzņemts pirmajā klasē, tad viņiem 10 dienu laikā vajadzēs dot šo atgriezenisko saiti un pateikt, jā, mans bērns šajā skolā mācīsies. Tā kā tās ir izmaiņas. Runājot par to, cik bērni vispār šogad mums plānot ir pirmajās klasēs. Tur arī varu pateikt, ka šogad mums ir kopā plānots uzņemt 444 bērnus. Ir plānotas 19 pirmās klases. Jā, divās skolās mums šogad ir plānots pa 4 pirmajām klasēm. Tā ir Berģu skola un Ulbrakas vidusskola. Pārējās skolās ir plānots pa 2 klasēm izveidot jaunām. Izņemot Stopiņu pamatskolu, tur ir 1 pirmā klasīte plānota. Vai tas ir salīdzinoši vairāk vai mazāk kā citus gadus? Šobrīd tas ir mazliet vairāk kā citus gadus plānotas. Tā kā mums bērniņu skaits šobrīd ir tiešām pietiekams, jāsaka, un skolām ir vajadzīgas papildus jau pat telpas. Tā kā mūsu novada bērni izvēlas mācīties arī mūsu novada skolās. Un reizēm pat, ja bērns grib atnākt no cita novada, nākas atteikt, jo trūks šo vietu, lai uzņemtu vēl citu novadu bērnus. Par izmaiņām izglītības iestādēs mēs tā jau arī mazliet nopratām, ka ir izmaiņas gan regulējumā, bet arī par pašām izglītības iestādēm. Pagājušā gada nogalē tika pieņemts lēmums dibināt Zaķumuižas pamatskolu, atdalot to no Ropažu vidusskolas. Tāpat arī Vangažu pilsētā turpmāk pilns pirmskolas izglītības posms tiks nodrošināts pirmskolas izglītības iestādē Jancis. Un pat ir pieņemts lēmums arī par Upesleju sākumskolas pārveidi par Upesleju pamatskolu. Varbūt tad īsumā varētu, ko tas nozīmē iedzīvotājiem, kādas izmaiņas ir gaidāmas? Jā, runājot par šo te Zaķumuižas atdalīšanu, tur principā iedzīvotājiem vispār neskar tie bērniņi, kas mācījās šajā Zaķumuižas filiālē, tagad mācīsies kā atsevišķā skolā. Tas bija arī vecāku tāda vēlme un ieteikums atdalīt šo skolu, lai tā kā veidotu savu tādu kopienu un lai justos viņi piederīgi tieši Zaķumuižai. Un Ropažu vidusskola paliek kā Ropažu vidusskola atsevišķi bez filiāles. Tā kā tur arī vecākiem nekas nemainīsies, viņi savus bērnus turpina laist tajā pašā skolā ar to pašu visu kārtību, kā tas ir bijis. Runājot par Upesleju skolu, tur tātad sākumā viņa bija kā sākumskola, kur ir 6 klases, tātad pa gadiem klases gāja uz augšu. Jau šogad mums ir 6. klase. Tas nozīmē, lai šie bērni varētu turpināt mācības šajā skolā. Skolai ir jāmaina šī pakāpe uz pamatskolu, tātad būs 9 klases. Viņas nebūs 9 visas vienā gadā, tātad nākošais gads būs 7. klase, tad būs 7. 8. un pēc tam būs 7. 8. 9. klase. Tātad katru gadu šīs klases bērni varēs palikt mācīties tajā pašā skolā, un viņiem nebūs jāmaina vide, un arī transports viņiem paliks tas pats, un skola tātad nodrošinās šīs 9 klases. Un pakāpeniski sāks bērnu skaits pieaugt no pirmskolas, ejot uz priekšu līdz pat 9. klasē.
Tas ir ļoti labi, ka bērni droši vien var vismaz to pirmo pamatskolas posmu var apgūt vienā skolā, un tad jau tālāk jau izvēlēties, kur apgūt tālāk vidusskolas posmu. Jā. Par šo te pirmskolas izglītību, Jancis, kā tās izmaiņas tika veiktas? Jā, tur šobrīd ir bērnu dārzā, var nodrošināt šo infrastruktūru, tos klasītes, jāsaka, tik daudz bērniem, lai arī atdalītu šīs te sākuma skolu pilnībā no vidusskolas, kas arī ir vēlams, jo tie bērni tomēr ir mazi salīdzinot ar vidusskolniekiem, un viņi varēs dzīvot savā vidē ar saviem rotaļu laukumiem, rotaļu biedriem, un viņiem arī nebūs jau pirms pirmās klases jādodas uz skolu, viņi varēs pilnībā pabeigt šo izglītību bērnu dārzā un tad aiziet jau 1. septembrī uz skolu. Tie bērni, kas šobrīd tur ir, viņi vēl visu vasaru līdz pat septembrim tur varēs palikt, bet sākot jau ar septembri, tas būs tikai Jancī. Ļoti labi. Man liekas, tā arī ir tāda laba ziņa vecākiem. Jā. Jā. Un runājot par šo izglītības budžetu, varbūt var ieskicēt, kāds tad ir tas budžeta sadalījums, kādās daļās viņš varbūt sadalās. Jā, kopējais pašvaldības budžets šogad ir 107 miljoni, no kuriem 50 miljoni ir izglītībai, bet no šiem 50 miljoniem 23 miljoni vien ir pedagogu atalgojumi. Tātad gan pirmsskolā, gan skolā pedagogu atalgojumam aiziet gandrīz puse no izglītības kopējā budžeta. Šogad arī pedagogiem ir paceltas nedaudz algas, cik valstī ir pieļaujams par 2,6%. Tā kā mūsu novads arī ir ieinteresēts, lai pie mums strādātu kvalitatīvi pedagogi. Mēs visu laiku domājam arī, kā celt to visu, un pedagogiem mēģinam palielināt šo atalgojumu, lai viņš būtu konkurētspējīgs. Runājot par lielākajiem ieguldījumiem infrastruktūrā, jāsaka, ka šogad arī mums ir lieli plāni, kas cerams arī īstenosies, un jāsaka, tiešām ir prieks, ka mums veidosies jaunas izglītības iestādes. Viena no tām būs Garkalnes bērnu dārzs. Šogad mēs jau sāksim būvniecību, tātad tur jau ir iepirkums beidzies, un šobrīd arī tiek pieprasīts valsts kases aizdevums. Un šajā projektā mēs piesaistam Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu, un šīs bērnu dārzs būs 200 bērniem, 10 grupiņas un ar peldbaseinu, tā kā cerams, ka šis mums izdosies, un Garkalnē būs jauns bērnu dārzs. Viņš būs blakus Garkalnes skolai, tā kā tur arī viss tas tāds veidosies izglītības centriņš, jāsaka, neliels. Tad vēl no lielākajām investīcijām, jāsaka, šogad tiks pabeigta Ulbrakas vidusskola. Jā, šis projekts mazliet tā kā tika netika pabeigts laikā, dēļ tā, ka mēs zinām, kāda mums ir ģeopolitiskā situācija, bet šogad mēs viņu pabeigsim, un skola būs aprīkota, tur būs 10 klases, tā būs sākuma skola, pirmajām 3 klasītēm, tā kā tur arī bērni tiks mazliet nodalīti no tā lielās skolas, lai viņi justos savā vidē. Un, jā, šī vidusskola tiešām mums ir ļoti nozīmīgs projekts Ulbrukai, jo, kā mēs zinām, tā ir mūsu lielākā skola. Tā kā prieks par šīm te jaunajām pārmaiņām. Tad vēl jāsaka, kā jau iepriekš teicu par Upeslejas skolu, ka viņa paplašinās. Un tur katru gadu arī šobrīd, lai bērniem 1. klasītē būtu prieks iet uz skolu, tiek izveidotas jaunas klašu telpas. Arī šogad tiek izveidotas un arī turpmākos gadus. Tā kā 1. klasītēs bērni aizies gaišās, jaunās, interesantās telpās. Nākamais ieguldījums, ko gribētos pieminēt, ir projektēšanas. 2 skolām mums ir paredzēti projekti, lai arī paplašinātu šos skolas telpas, un tā ir Garkalnes skola, kur jau šobrīd ir uzsākta projektēšana, un arī Berģu skolai pat būs līgums un tiks uzsākta projektēšana. Un tur mēs zinām, ka Berģu skolā šobrīd arī tiešām ir nepieciešamas papildus telpas, un tas būs tāds lielāks projekts, un arī Garkalnes skolā tiks sakārtota šī vide, lai bērni varētu kompakti pildīt arī šo mākslas virzienu, uz ko šī skola iet, un mūzikas virzienu, uz ko skola iet. Tā kā arī tur būs šīs telpas piemērotas, jaunas, gaišas un ar aktu zāli, tā kā atbilstoši viņu arī šim novirzījumam.
virzienam. Par šiem te diviem lieliem projektēšanas darbiem, tas nozīmē, ka šobrīd pašreizējo skolu telpas tā kā to kapacitāti ir izsmēlušas un nepieciešamas papildus telpas, jo bērnu skaits ir liels, ja? Jā, jāsaka, ka Berģu skolā tiešām šobrīd jau visas telpas ir piepildītas, un arī šī skola varbūt nākotnē plāno kļūt par vidusskolu. Tas mums arī ir ekosistēmas stratēģijā ierakstīts. Izglītības ekosistēmas stratēģijā ierakstīts, jā, ka mēs vērtēsim, skatīsimies, kā bērnu skaits mainās un kāds ir pieprasījums pēc šīs vidusskolas. Tā kā nākotnē iespējams tiks izvērtēts arī vidusskolas posms šajā skolā. Par gaismas skolu runājot, kas mūsu novadā arī ir bērniņiem ar speciālām vajadzībām. Šajā skolā arī mums ir paredzēts projekts piesaistot Eiropas Reģionāla attīstības fonda finansējumu, un tur ir plānot sakārtot vidi, ierīkot liftu, ārā aktivitātēm paredzēt jaunus elementus. Tā kā arī šajā skolā mums ir paredzēts ieguldījums, kas arī priecē, jo šī skoliņa tiešām ir ļoti jauka, neskatoties uz savu virzienu, viņi tiešām rada vidi tiem bērniņiem, kuriem arī tas ir nepieciešams. Tad vēl gribētos pateikt, ka šogad mums arī pirmskolas izglītības iestādēs ir paredzēti rotaļu laukumu sakārtošana vai teiksim tā, jaunu laukumu radīšana. Un vairākās pirmskolas izglītības iestādēs mēs jau vairākus gadus to daram. Piemēram, Ropažos šī būs jau 3. kārta, un tur principā tad visiem bērniem jau būs radīta jauna vide, jauni rotaļu laukumi. Jā, precizējot, kurā Ropažu pašvaldības izglītības iestādē? Šobrīd es runāju par Anneli. Jā, Annelē, bet arī Zaķumuižā šī būs jau 3. manuprāt, kārta arī, kad tiks izveidots jauns rotaļu laukums. Tur arī pagājuši gadu bija izveidoti jaunas nojumes bērniem, kur ārā var spēlēties, un šī skola arī iet uz tādu ekoskolu variantu, kur ārā notiek nodarbības bērniem, un to viņi arī ļoti attīsta, tā kā tas arī priecē, ka bērniem ir šī jaunā vide ārā nodarbību veidošanai. Bet arī citās pirmskolas izglītības iestādēs būs šie jaunie rotaļu laukumi, arī Jancī. Pagājuši gadu tika īstenota 1 kārta, šogad būs 1, un arī nākamgad ir plānota vēl 3. kārta. Tā kā, lai tur arī bērniem būtu jaunie rotaļu laukumi, arī tiem, kas paliks šajā te 4, 5, 6 gadu posmā līdz skolai. Par Pienenīti runājot, Pienenītē šobrīd mums izveidojusies vislielākā rinda, tātad vislielākais pieprasījums ir, un tur mēs šogad arī plānojam uzsākt jaunas pirmskolas izglītības ēkas būvniecību, kas būs klāt pie Pienenītes. Viņa gan atradīsies nedaudz citā vietā, nebūs savienot ar šo, bet jā, tur mēs plānojam paplašināt šo grupu skaitu, lai tiešām vecāki var pēc iespējas ātrāk bērniņu palaist bērnu dārzā un atgriezties darba tirgū. Jā, tādā kopsavilkumā tad ļoti liela daļa tātad aiziet gan pedagogu algām, gan investīcijām. Izglītības budžets sadalās gandrīz vienmērīgi. Un, jā, kā mēs jau sākumā teicām, tātad vecākiem šobrīd ir jāizvēlas izglītības iestādes, kurās 1. klasēs pieteikt savus bērnus. Un varbūt tādā īsumā, ko Dina novēlētu mūsu vecākiem un jauniem pirmklasniekiem pirms jaunā mācību gada? Es gribētu teikt, lai tas ir krāsains. Ņemot vērā, ka tās ir 1. klases, pirmie iespaidi un pirmās šīs emocijas, es gribētu, lai tas ir krāsains, bez stresa vecākiem, bez stresa bērniem, mierīgi un krāsaini. Paldies! Paldies! Uz tikšanos!